Reiz dzīvoja meitene vārdā Dora. Viņa bēdīga staigāja pa parku. Līdz, kas tad tas? Kāpēc šeit zemē stāv vijole? Viņa to izdomāja pacelt. Ko? Kāpēc man virsū ir šīs skaistās drēbes? Un kāpēc šīs dīvainās šķīviņas nav sasietas? Tās bija burvju pastalas, jo meitenīte ieraudzīja vīziju, kāda dzīve varētu izskatīties, ja viņa atstās šo brīnumtērpu. Dora izdomāja nepretoties savam liktenim, sasēja brīnumu pastalas un devās savā folkloras dzīvē. Dziedāja, dejoja, iepazinās ar daudz jauniem draugiem, rotaļājās, bieži brauca ar lielo autobusu, piedalījās nometnēs un festivālos, izzināja tradīcijas, atbalstīja citu kopu dalībniekus un bija priecīga mūžīgi mūžos. Beigas!